Līdzatkarība. Ja tu esi cilvēks, kurš ir precējies ar kādu, ar kuru ir grūti sadzīvot un tev jāgaida, kādā noskaņojumā viņš ir, lai saprastu, kādā noskaņojumā būsi tu, tā ir līdzatkarība. Mums ar Deivu laulības sākumā bija ļoti daudz problēmu. Dēļ manas vardarbīgās pagātnes. Un Deivs ilgi cīnījās, lai es būtu laimīga. Bet es nezināju, kā būt laimīgai. Un beigās viņš teica, neatkarīgi no tā, ko es daru, tu tāpat nebūsi laimīga, tāpēc es vairs nemēģināšu. Un tad viņš teica, bet es gan izbaudīšu savu dzīvi. Un oi, tas man sadusmoja. Tas man tik ļoti sadusmoja, jo cilvēki, kuri nav laimīgi, negrib, lai citi cilvēki būtu laimīgi. Bet ziniet ko, tas bija viens no labākajiem lēmumiem, ko viņš manis labā jebkad ir pieņēmis. Viņš nekļuva līdzatkarīgs no manis, viņš neļāva manam noskaņojumam ietekmēt viņa noskaņojumu. Viņš neļāva tam, ka man nav prieka nozagt viņa prieku. Un ziniet, man nav laika iedziļināties visās tajās lietās, kuras gribētu, jo man bija vajadzīga visa dzīve, lai to iemācītos. Bet ja tu esi attiecībās ar kādu, neatkarīgi no tā, vai tas ir tavs labs draugs, vecāks, laulātais draugs vai bērns, kurš ir apņēmies būt nelaimīgs, neļauj viņam nozagt tavu prieku, jo tu viņam ar to nepalīdzi.